Siguldas novaddomes deputātus pirms šodienas domes sēdes sagaidīja pulciņš piketētāji, kuri rokās turēja plakātu paužot atbalstu aizvadītajā nedēļā no domes priekšsēdētāja amata atstādinātajam Jānim Vimbam. Cilvēki bija ieradušies no dažādām Siguldas novada vietām. Vai tad darbā būtu ieradies piedzēries, vai es nezinu, kāds iemesls ir. It kā viss notiek. Iepriekšējā doma gan neprātīgi rīkojās, jo, teiksim, tur, kur vajadzētu taisīt 2 līmeņu krustojumu, nobrauktu lejā uz Kamaniņu trasu, kas ir olimpiskā trasa tomēr. Tur to netaisa, uztaisa ātrāk to krustojumu, kur ir āplis tagad, kas bremzē visu satiksmi, kas ir pilnīgi neiedzīgi. Cilvēks tikko bija sācis strādāt un paņēma vienkārši nocēla. Vainojot tajos darbos, ko viņš vispār tik pārņēma, nevis tā nosauca. Mēs nevaram vainot visos jautājumos Vimbu, kurš mūsu pilsētā nostrādāja nepilnus 4 mēnešus. Lai paskatās deputāti, kuri šeit jau vairākus sasaukumus ir, lai viņi paskatās uz to, ko viņi ir izdarījuši mūsu labā. Ar piketētājiem sasveicinājās arī Vimba, izsakot pateicību par atbalstu. Viņš atzina, ka šī nedēļa gan viņam, gan viņa pārstāvētajai partijai izritējusi pārdomās par to, kā tālāk strādāt Siguldas novadā. Kā es raugos uz nākotni, droši vien ar piesardzību. Sākoties domes sēdē, piketētāji ārpusē atskaņoja skaļu mūziku, tomēr jau pašā sēdes sākumā priekšsēdētāja vietniece Ina Stupele, kura pašlaik pilda priekšsēdētāja pienākumus, aicināja deputātus šodien par jaunu domes priekšsēdētāju nebalsot, kamēr pašvaldība nav saņēmusi un izskatījusi iedzīvotāju iniciatīvas iesniegumus. Uzskatu, ka mums ir pienākums respektēt sabiedrības viedokli un līdz brīdim, kamēr attiecīgais iesniegums nav saņemts pašvaldībā un nav pieņemts lēmums par tā izskatīšanas kārtību, es aicinu jūs visus būt solidāriem un ierosinu izslēgt šo jautājumu no darba kārtības. Viņa atzina, ka iedzīvotāju domas vietvarā ir jāņem vērā un jāizvērtē. Tomēr viņas personīgais viedoklis aizvien ir nemainīgs, ka Jānis Vimba no amata ir atstādināts pamatoti. Es arī iepriekš teicu, ka man ir ļoti svarīgi lai kolēģis vai cilvēks, kas uzņemās mēra amatu, ir pieredzējis. Un svarīgākais šajā amatā ir ne tikai cilvēciskās personīgās īpašības, bet arī spēja vadīt komandu, deputātu komandu, kas ir ar dažādiem atšķirīgiem viedokļiem, apvienot šo komandu, spēja noteikt novada attīstības virzienus un prioritātes. Gatavību stāties domes priekšsēdētāja amatā jau ir apliecinājis pašreizējais domes priekšsēdētāja vietnieks Linards Kumskis, kurš šo amatu ieņēma jau iepriekšējā domes sasaukuma laikā, toreiz amatā nomainot Līgu Sausiņu. Laura Jansone, Emats Moskauskis, Vidzemes televīzija speciāli RTV.